īstenībā. Tas jau bija tikko. Gaismas simboli atspoguļojas daudzu kultūru zīmēs, rādot civilizācijas attīstības ceļu. Šis būs stāsts par gaismas mūžīgo cīņu ar tumsu un nebeidzamo ceļu caur tumsu uz gaismu. Šis būs mūsu sveiciens Saulei. Seno eģiptiešu dzīvē saulei bija ļoti liela nozīme. Pastāvīgs saulēkts un riets tika uzskatīts par dzīves turpināšanās pamatu, un saule saņēma upurus, lai tā katru reizi uzlēktu no jauna. Saule fascinēja senos actekus. Viņi ticēja, ka visā cilvēces pastāvēšanas laikā ir bijuši 4 laikmeti, un katru no tiem pārstāvēja viena saule. Tās reprezentēja zemi, gaisu, uguni un ūdeni. Jau kopš veidu laikiem Indijā pielūdz sauli. Hindu pasaulē saule ir galvenā planēta, un tā spēj pieņemt visdažādākās formas. Pat šodien cilvēki virs namu galvenajām durvīm novieto saules simbolu, jo viņi tic, ka tas nesīs tiem veiksmi. Dat is patīk indiešu. Te jau ļoti indiešu mūsu. Senatnē uzskatīja, ka saule saista visu pasauli un ir tās centrā. Japānā domāja, ka debesis apspīd saule, kuras pēcteči ir Japānas imperatori.
Saulē mūžīgās kustības un dzīvības simbols, visa redzētāja un zinātāja. Mēs sveicam Sauli, zinot, ka pienākusi jauna diena un tumsa ir uzvarēta. Gatavojies izslēgt. Pagaid, vēl ne. Šeit ir noslēgts. Yeah.